Čau visiem. Šodienas rezumē ieraksts ir tāds, kad, gan esam līdz cēsim nonākuši. Šodien īstenībā smieklīgā diena. No rīta muzejā piecēlāmies, sataisījāmies, normāli nomazgājāmies, izmazgāja vēļu. Domājam, ka aizbrauksim ātrāk, kā muzejas taisās vaļā, bet meitene bišķiņā ātrāk atbrauc, un tad būtībā viņa satika mūs. Viņa bija pilnīgā šokā par to, ka mēs vispārībā tur esam. Tādā pozitīvā, bet viņa bija manām apmulsus. Vārds pa vārdam, sākām runāt. Amelija jau bija sajūgta, un iegājām iekšā paskatīties eksponātu. Viņa aizmirs piesiet, domāju, meitene mierīgi stāvēs. Kaut kā iekšā tur pastāvējām, minūtes, laikam, 2, 3, varbūt 5 maksimums. Iznākam ārā, viņa vēl tāda meitene iekšā, tas zirgs neaizbēgs. Nē. Iznākam ārā zirga nav. Ne raci nekādā. Ko iestājās bišķiņ tāda panika un neko sāka skriet uz ceļa pusi, tur pieturē paprasīt, tur viņa nebija, atskrēja apakaļ un tad sāka skriet, skatos pa pēdām, kaut kur aizšībrējas, gar fermu tur pēdas. Domāju, ka uz māju. Aizskrēja līdz tā māja un es apskrēju viņai riņķī, bet nepamanīju. Atskrēja apakaļ un skrēja vēlreiz pa tām pēdām un beigās sanāk tā, ka viņa bija aizgājusi apakaļ pie bērniem uz to strāzdu, kas tā kaut kā, tur, kur mēs bijām vakardien. Bērni vakar priecīgi riņķī. Un tā viena meitene, kas no Vangažiem saucīja Cintīm, vakardien tieši būs braukšanas promiņa. Tur Amelija atbrauks rītā, jā? Es jau zinu, kā stāstīju. Nē, viņi tur tā, la. Es viņai šodien saku, tu redzi, tev vēlēšanās piepildies, viņš sāks bieties. Es jau viņai izskaidroju, ka redzes vēlēšanās, un tā viņa ķipa, vai, tu rītā arī atnāksi. Jau zinu, ka tevis tādu, bet apmēram pieprasīt, ka vajag. Bet neko, jā. Laimīgi atradām mantas, bija drusti pasētas, bija pa ceļam, bet visi savācām kopā. Un neko atvadījāmies ar meiteni, un tad sāmies lēnā garā arī kustējām. Šodien jau pa intensīvāku satiksmi. Neko diezgan mierīgi. Tapu lēnām, kad ceļmalā bišķiņ pagaidījām, ka ir mašīnas mazāk. Rītā ceļamies droši vien kā 5 no rīta, kamēr uz baznīcu dienu visi guļ, mēs klusītēm caur cēsīm cauri, kaut kā tā, lai nav jābūt pa grunteni. Mēs tagad nolēmām iesim vairāk pa asfaltētu, jo nagi bišķiņi apdiluši. Aplausti, ne aplausti, bet apdiluši, un tāpēc vajag iet pa līdzenāku virsmu, jo pieļaut domu, ka tie akmentiņi spiežās, viņiem var būt sāpīgi. Čabatas, nepamēģināju, pudeli šodien atradu, bet te nav īstā vieta, taču kaut kā nav vairs. Iešu gulēt un rītdien droši vien, ka pamēģināsim čabatu būšanu. Kaut kā tā pāris vārdos, un šodien lielākā ballīte bija rīta palaidība, ko nostrādāju. Tad beigās jau smējās pašam par savu augstprātību, un Amēlijai vienkārši sagribējās apakaļ pie bērniem. Kaut kā tā. Labi, paldies, ka esat kopā. Par atbalstu, par to, ka esat, un pa smuko saulrietu redz. Ne žilbina, normāli, ne? Labi, uz šīs skaistās nots arī labi. Čau.